Un ja 3 ziloņi, un ja tie ir Afrikas 3 ziloņi vienā cirka manēžā, tad tas ir ļoti daudz. Un 3 Afrikas ziloņi kopā Rīgas cirka manēžā, manuprāt, varētu būt. Es domāju, ka tikai kaut kur Rīgas cirka sirmās senatnē, vismaz tur kaut kur gadsimta sākums, Salamonska laiks līdz Otram pasaules karam. Man šķiet, ka afrikāņi vairāk nav bijuši Rīgā. Ir bijis viens pats, viena solo meitene Flora, kas ir mūsu pazīstamo ziloņu dresētāju Karnilo Ģemeņķevu atrakcijā ar Indijas ziloņiem. Un tur bija Flora, kas mācīja visādas triks taisīt. Bet tā ir, jā. Tā ir. Berlīne. Un šitie ziloņi ir no Vācijas, no Eiropas, jo Eiropā savukārt Āfrikas ziloņi ir mazliet vairāk varbūt izplatītāki, jo neviens ziloni, nevienā savannā neķer un uz cirka neveda. Tie visi ir mājdzīvnieki. Ja Indijas ziloņi ir mājdzīvnieki jau gandrīz ģenētiski, tur, tāpēc tiem Indijas mērogiem viņi tur strādā mežrūpniecībā un cilvēks visi, var sakot, viņi strādā cilvēku labā. Tāda Āfrikas ziloņi, vēsturiski viņi ir brīvie zvēri no Āfrikas savannām, bet tie, kas ir ar cilvēku kopā, tie jau ir, viņi jau ir ar cilvēku kopā no zīdaiņu vecuma. Jā, tie ir tādi dzīvnieki. Berlīns uz Travemünde. Travemunds ir kuģis, kas brauc vai nu uz Liepāju vai uz Ventspilu. Un uz Liepājas kuģi viņi tur netika virsū, pārpildīts bija tur kaut kāda problēma, un ziloņi dabūja veselu dienu nakti vēl nostāvēt un gaidīt nākošo kuģi uz Ventspils. 27. vēl vakarā 10. Viņam vajadzēja būt Rīgā. Ziloņiem vajadzēja būt, jau kādos 2-3 nakti vajadzēja būt cirkā. Viņiem jau vajadzēja cirkā paēst brokastis, atpūsties un jau būt te cirka manēžā mēģinājumā. Bet kuģim tur arī bija kaut kāda tehniskā klizma. Un mēs esam baigi apmierinātie par to, ka tas kuģis vispār pienāca 9 no rīta. Tieši no kuģa uz Bauli, jā. Bet tāds teiciens ir, un šī gadījumā izrādās, ka tas ir tā absolūti, tā tas notiekās. Ja? Policijas mašīna kārtīgi sagaidīja Ventspils ostā. Vispār jau tā pretimnākšana bija absolūtā, tāpēc, kad uz šitā kuģa viņi bija nolietot tā, ka viņi paši pirmā brauc no kuģa nost. Tur jau viss kuģis jau zināja, ka viņam jāpaspēj uz Rīgas cirku. Tad, kad viņš nobrauc no kuģa nost, pie viņam priekšā nostājās jau drošības policijas mašīna. Tas gan tā eksotiski ir, vai ne, ka te uzreiz ar ekskordu sagaida un ar policijas mašīnas palīdzību ļoti ātri izved cauri Ventspilī. Palaidu uz trases. Jā, no Ventspils ceļš uz Rīgu taisns, labs, būtībā labs šosei. Nekur nevar nomaldīties. Mēs paši sagaidījām, lai izvest cauri te pa ieliņām, lai tiktu mūsu Alfreda Kalniņa ielā iekšā pareizi pagriezienu. Liels dzīvnieks. Viņš ir, lai cik labsirdīgs, bet liels dzīvnieks, tāpat kā mazs dzīvnieks. Viņš būtībā ir, lai cik viņš ir mācīts un cik viņš pie cilvēkiem pieredzināts, bet viņš būtībā ir šausmīgi bailīgs. Viss agresijas un viss neparastie ekscesi ar dzīvniekiem nonāk tikai tad, ja viņš vienkārši reāli nobīstās. Un tāpēc jau arī tā dzīvnieka izlaišana, atvešana, izlaišana no pūras, ieviešana ziloņa telpā, viņi ir tik lēnām, tik uzmanīgi un lielais ziloņs viņš atzīvēt cilvēkam, viņš uzticās absolūti. Ja, tad, kad viņš dresētais, kad viņš saka, tagad tu drīkst nākt. Ja, tad viņš tagad tāds liels bērns nāk, tagad viņš drīkst nākt. Tad pēc kāda brīža, kad viņš būs nomazgāt, nodušot, nožūši. Kā normāls cilvēks pēc gara ceļa došā iegājis vai neieģi savu pirmo garšīgo kaut kādu augli, tad viņš varēs nākt nākošo soli ienākt cirka manēžā. Ne jau vēl cirka manēži visā pasaulē ir cirka manēži apaļi un vienādi. 12-13 kvadrātmetri, un tas attālums, tas ir tāds neatkarīgi no tā, kādā pasaules malā tu ieeji manēžā. Tas ir domāts par dzīvniekiem. Ja? Tas, ka ziloņa telpa, kas ir speciāli ziloņiem būvēta cirkā, atrodas viss tuvāk manēžā, lai ziloņiem no tā milzīgo masu nebūtu jāiet garām nekādiem pagriezieniem, nekas. Ja? Tas ir tik tradicionāli, cik tradicionāli cirks ir. Tāpēc viņam tāda prioritāte no manēžas labajā pusē ir ziloņa telpa, kreisajā pusē klaunistaba. Ja? Divas tās pozīcijas, kurām ir jābūt vistuvāk izrādē visu laiku.